plašo Dienvidkurzemes novadu nu jau 4. gadu augustā ar augstvērtīgiem koncertiem apceļo Liepājas simfonisko orķestra un Dienvidkurzemes pašvaldības kopīgi rīkotais festivāls Rimbinieks, kas nodēvēts par godu novadniekam, izcilajam valsts un sabiedriskajam darbiniekam, garīdzniekam Evaldam Rimbiniekam. Un cik labi ir, kad veidojās tradīcijas. Un tradīcijas, tas ir tas, kas cilvēkus vieno. Un šī tāda svētku svinīga sajūta, lai ir gan šovakar, lai arī mēs varam paņemt līdzi visos koncertos. Apsveicu visus ar brīnišķīgā festivāla kārtējo sākšanos. Domāju, ka šis pasākums mums ir tāds ļoti zīmīgs un izdevies tieši zem Dienvidkurzemes vārda, zem Rimbinieku vārda. Un jā, varbūt negāja viegli, ziniet paši kādu laiku tagad, bet paldies domas priekšsēdētājiem un kolēģiem, ja, kuri atbalstīja to ideju, ka lai nu kas, bet šī lieta ir mūsu zīmē, un tā ir jāturpina par godu Rimbiniekam un par prieku visiem tiem, kam šā muzika patīk. Skanot Evalda Rimbinieka sacerētajam skaņdarbam pie Kazdēngas muižas pils, mastā uzvijas festivāla karogs, un muzikālais ceļojums var sākties. Uz festivāla Rimbinieks atklāšanas koncertu Kazdēngas kultūras namā klausītāji ieradušies jau labu laiku pirms gaidītā notikuma. Zāle ir pārpildīta un, kā atzīst organizatori, tad tik daudz ļaužu Kazdēngā sen nesot pieredzēts. Tas, kas šodien notiek Kazdēngā, par to mēs varam būt lepni un pārsteigti, man liekas, Man šeit ir cilvēki no malām atbraukuši. Mums ir kā bišķi stropā. Šodien ir kā bišķi spietā, mašīnas cilvēki un pozitīvas emocijas. Galvenais jau tas, ka visiem apkārt ir pozitīvas emocijas. Viss ir smaidīgi, apmierināti. Cik tas ir nozīmīgi un būtiski iedzīvotājiem? Skaidrs, ka tas ir iedzīvotāji. To jau mēs redzam pēc šī grandiozā apmeklējuma un pēc tā baudījuma, ar kādām acīm visi seko līdz tam koncertam. Mēs nezinu par ausīm, kā katram ir atsevišķi tie iespaidi. Un šitas ir viens no tiem, kas mūs vieno. Jo mēs jau zinām to savu izcelšanos un pie tam, ka mums tagad ir dota brīvlaišana, kad mēs varēsim vismaz pie šo deputātu lēmumu turēties paši par sevi, būt kalpotiem saviem cilvēkiem, tad šis ir viens no tiem paņēmieniem, kā mēs varam tiem savējumiem paklanīties. Mīļie Dienvidkurzemnieki un tālāk viesi. Dienvidkurzemes festivāla Rimbinieks centrā ir prieks. Prieks par skaistu mūziku, prieks par dabu, prieks par aizraujošu un noslēpumainu vēsturi šī novada, prieks par čakliem un gaišiem cilvēkiem, prieks par brīnišķīgām attiecībām. Lai prieks to ģenerē un nes Dienvidkurzemes festivāls Rimbinieks, dāvā novadam jaunas idejas, jaunus labus cilvēkus un īstus veiksmes stāstus. Lai jums priecīgi! Vispirms visu 33,000 mūsu iedzīvotāju vārdā sirsnīgs paldies, ka mums ir tāda laime tikties. Un, Vulds teica par sapņiem, es domāju, ka šie sapņi mūs vieno, un lai katram vienam izdotās izsapņot savu sapni. Es novēlu, ka mums iznāk katram visas 13 koncertu apmeklēt, bet ja būsim kaut vienā, es domāju, tās apmeņas jau būs līdz nākošā gada festivālam, un tas mūs iedvesmos. Festivāla Rimbinieks atklāšanas koncertā Kazdēngas kultūras namā izskan Wolfganga Amadeja Mocarta Mazā nakts mūzika, kas ir viens no populārākajiem autora skaņdarbiem. Tā ir serenāde stīgu ansamblim, kuru komponists pabeidzis 1787. gada 10. augustā. Viegli, eleganti, liriski un izsmalcināti Mocarta serenādi atskaņo Liepājas simfoniskā orķestra mūziķi diriģenta Gunta Kuzma vadībā.
košām un dinamiskām melodijām, kas savijušās ar klasiskajām tradīcijām, atklāšanas koncertā izskan Artura Maskata Concerto Grosso. Tā ir mūsdienīga interpretācija par baroka laika Concerto Grosso žanru, kuru instrumentu vai solistu grupas saspēlējas ar visu orķestri, radot aizraujošu un neparastu klausīšanās pieredzi. Skaņdarba izskaņa ar aplausiem un ovācijām tiek sveikti gan mūziķi, gan arī pats komponists Arturs Maskats. Prieks jūs redzēt šeit Kazdāngā, un es saprotu, pirmo reizi jūs esat Kazdāngā. Īstenībā jā, ja ir kaut kad jaunībā būts, varbūt ar kādām teātra programmām, tad te ir būts, bet tā īsti es tagad saprotu, cik šeit ir ļoti skaisti. Jo pirms koncerta bija drusciņ laiks, un mēs pastaigājām līdz Moižai un pa parku, un te ir tiešām pasakaini. Un šī zāle ir ļoti, ļoti jauka, ar ļoti skaistu un brīnišķīgu akustiku. Šeit ir prieks klausīties orķestri, jā. Un arī savu skaņdarbu. Kāds šodien sajūtas? Nu, kā pēc daudziem gadiem tas skaņdarbs sev ir viens no tādiem, kas diezgan daudz man ir skanējis. Sandis Steinbergs, kas spēlē violu solo, bija ierakstījis notīm, ka šokar ir 47. reize, kopš viņš spēlē šo darbu. Tā kā es kā autors varu justies gandarīts. Bet Liepājas orķestris ir brīnišķīgs. Un, protams, Eriks Kiršvalds, čelists un diriģents Gontas Kuzma. Un tā, es ļoti priecājos par to, ka šeit tāds festivāls notiek un ka šeit ir tāda kultūras vilkme un tāds spēks, kas te ir jūtams. Dienvidkurzemes festivāls Rimbinieks 2,5 nedēļās priecē savus klausītājus ar 13 dažādiem kamermūzikas koncertiem, ko atskaņo Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu veidoti ansambļi. Darbs pie festivāla programmas parasti sākoties jau rudenī, tāpat arī koncertu vietu apzināšana un to izvēle. Mēs jau no rudens tiekamies ar Dienvidkurzemes novada kultūras pārvaldi. Un tur ir novadā savas prioritātes. Viņi, teiksim, ir investējuši Virgas Moižā naudu. Viņi grib viņu iedzīvināt, lai cilvēki iemīl to vietu un sāk nākt. Nu, tad mēs labi liekam tur. Mēs arī skatāmies kartē. Mēs nevaram atstāt bez ievērības ne novada ziemeļus, ne novada dienvidus ar Rucavu vai Nīcu. Un mēs skatāmies, lai tā karte būtu diezgan vienmērīgi pārklāta. Mums ir svarīgi vienmēr nospēlēt ar aizputē, bet aizputē savukārt vietas mainās. Jā, tā kā ļoti liela, ja tā var teikt, štukošana ir līdz gala versija notiek. Jo mūziķi arī piedāvā savas idejas, viņas ir vēl jāšķiro. Piemēram, mums tā, kad tiek iesniegts primārās programmas, Guntis Kuzma, mūsu mākslinieckais vadītājs, ved pārunas ar māksliniekiem. Citreiz no 2 programmām uztais vienu jaudīgāku. Citreiz tur pasaka, tas skaņdarbs tajā vietā lāga neies padomāt citu. Tur ir liela slīpēšanas darbi, un tas, kas tā viegli kā pulka izskan un aiziet, tur ir sūrs darbiņš apakšā izdarīt savlaicīgi. Dienvidkurzemes festivāls Rimbinieks Virgas Moižā viesojas pirmo reizi, pārsteidzot savus klausītājus ar karstasinīgiem tango ritmiem. Tie ir muzikāli stāsti par aizrautību un ilgošanos, par mīlestību un sāpēm. Emocionāli piesātinātais koncerts ir īsta dāvana Virgas Moižai tās svētkos.
Virgā muižas svētki notiek pirmo reizi. Un paldies mūsu pašvaldībai par to atbalstu, kad ieraudzījuši arī mūs, Virgas muižu. Un Rimbenieku festivāla šis tango vakars Virgas muižas āra parkā. Tas ir jauns piedzīvojums, jauna tradīcija. Un es domāju, ka cilvēkiem ļoti patīk. Man nāk cilvēki klāt un saka paldies par brīnišķīgo dienu, jo diena ir piepildīta. Un šis koncerts bija tāda benefice visam tam mūsu darbam, ko mēs esam ieguldījuši šeit un Virgas muiža ar ko Virgas muiža var krāšņot visu mūsu Dienvidkurzemes novadu. Iedzīvotāju skaita ziņā mazākā Latvijas pilsēta Durbe var lepoties ar savu bagāto vēsturi un arī izcilajām personībām. Pilsētas senākā ēka ir Durbes luterāņu baznīca, kur celta 17. gadsimta vidū. Arī šī ir viena no festivāla Rimbenieks norises vietām, kas jau kā ierasts pulcē klausītājus no malu malām. Jūs no kurienes esat? No Liepājas. Atbraucāt šeit uz koncertu speciāli? Jā, mēs visu laiku braucam uz Rimbenieku koncertiem. Jau visus iepriekšējos gadus arī? Jā. Kas jums vislabāk patīk šajā festivālā? Pirmām kārtām tā mūzika, ko mums, sniedz mākslinieki, un, protams, arī visas Latvijas ievērojamās, pareizāk Dienvidkurzemes ievērojamākās vietas un vecās baznīcas un viss tā cilvēku vienotība. Mana kolēģīte, ļoti laba draudzene, uzaicināja mani. Jo mums ļoti patīk kultūras pasākumi un Liepājas simfoniskais orķestrs. Dievinam. Kas ir tas, kas pievēl? Kāpēc ir jābrauc? Atmosfēra. Tās sajūta, tās mazpilsētas sajūta, mazo ciemu sajūta. Tas, ko nevar dabūt lielā koncerta zālē, bet iespējams šeit saņemt. Jā, tāda brīvības sajūta, tāda vienkāršība, man liekas pat. Ļoti stipra klātbūtnes sajūta. Un kvalitāte tomēr ļoti laba. Es esmu no Suitiem, no Alsungas. Šis ir pirmais koncerts, ja ir jau bijuši Šīs ir pirmais koncerts, jā. Jo soliste Anta, viņai saknes nāk no Suitiem. Durbes evaņģēliskā luteriskā baznīca izstaro vēsturisku elpu un askētisku skaistumu, kas piemērots izsmalcinātas kamermūzikas baudīšanai.
prieks sadarboties. Ar Dārtu mums jau ir pieredze, mēs kopā daudz esam spēlējuši, mēs ļoti labi viens otru jūtam, vismaz man tā liekas. Ar Ivaru man ir milzīgs prieks spēlēt kopā, protams, un man pirmā reize uz skatuves ansamblī ar Antu. Un patiesībā es esmu, jo man ir vairāk ko darīt, jo es esmu priecīgs, un šajā koncertā es biju ļoti priecīgs. Jā, es esmu ļoti priecīga, ka Liepājas simfoniskais orķestrs dod iespēju arī kameru mūziķiem un arī orķestra mūziķiem izpausties mazākos sastāvos. Tas ir, protams, liels izaicinājums. Tā ir iespēja augt. Tas ir burvīgi. Es ļoti mīlu kameru mūziku un priecājos, ka mans orķestrs dod šādu iespēju. Mēs ar Dārtu arī Itālijā esam gan nevienā laikā mācījušās, bet Parmā pie viena un tā paša kameru mūzikas pedagoga, tāpēc mūs arī saista šis. Un man, protams, kā suitenei, ir divi tik liels prieks, ka es varu piedalīties šajā festivālā, kas arī ir Kurzeme, un lielā mērā tas arī pateicoties pagājušā gada lieliskajiem koncertiem Sujuktu kods, kas bija Alsungā, kur mani varbūt daži, es domāju, ka Liepājas simfoniskais orķestrs man pirmoreiz dzirdēja. Tur jūs viņu ieraudzījāt? Mēs viņu ieraudzījām un izdzirdējām, pilnīgi noteikti. Jā. Tas bija pārsteigums. Tiešām man bija iespēja būt tur klāt un spēlēt un klausīties arī, kā Anta dzied. Un tas tiešām bija pārsteigums, ka kaut kas tik labs vienkārši nav dzirdēts, ir palaists garām. Tā bija tā pirmā iepazīšanās. Tāpēc vēl jau vairāk prieks tagad arī sadarboties un personīgi muzicēt kopā. Var pateikt tikai vislielākos atzinības vārds Antei un Dārtei par šo ideju. Un kārtējo reizi pārliecinos, ka no Alsungas nāk daudz talantīgi cilvēki. Arfas maigais plūdums, flautas dzidrais skanējums, čeles samtainais tonis un Antas Jankovskas soprāns savienojas neatkārtojamā harmonijā, radot muzikālu noskaņu franču gaumē. Poēma par mīlestību un jūru ir viena no franču komponista Ernesta Chassona slavenākajām instrumentālajām kompozīcijām. Tā stāsta par vienas vasaras mīles stāstu jūras krastā. Man ir prieks bijis piedalīties visos šajos rimbernieku festivālos, un es esmu sajūsmā par šo te Liepājas orķestra ideju, ieceri un to, kā tas realizējas. Man ir prieks ar katru gadu redzēt un novērot, ka tā atsaucība ir arvien lielāka, un cilvēki tiešām pierod, pārstāja uztraukties, baidīties, varbūt kaut kur kautrēties, nākt uz koncertiem, un publikas ir arvien vairāk, un ir sajūta, ka ir arvien atsaucīgāki, gan komunikācijas ziņā, gan vienkārši apmeklēt koncertus. Savukārt pašam man ir prieks bijis spēlēt baznīcā bez jumta, parkā, dažādās vietās, kur normālais koncerts nespēlēt. Un man tas tiešām ir prieks, ka ir varbūt kaut kādā ziņā tā ikdiena koncerta zālē, jau tas kļūst jau par ierastu lietu, ka mēs tur koncertējam. Šis arī kā muziķim, kā svaiga gaisa malks, paspēlēt kaut kur citur savādākos apstākļos, pabaudīt citādu vidi. Festivāla Rimbenieks noslēguma koncerts pulcē klausītājus Grobiņas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, lai ļautos muzikālajiem piedzīvojumiem. Liepājas simfoniskā orķestra metāla pūšam instrumentu un sitam instrumentu ansamblis orķestra galvenā diriģenta Gunta Kūzmas vadībā pirmo reizi atskaņo ievērojamā latviešu komponista Viļņa Šmīdberga skaņdarbu Uz gaismu. Komponists Vilnis Šmīdbergs saņēmis jau vairākas nozīmīgas balvas, taču tām šogad pievienojusies lielā mūzikas balva par mūža ieguldījumu.
Festivāla noslēguma koncertā vēl viens pirmatskaņojums – Riharda Dubra kompozīcija Magnolija, kas speciāli rakstīta pēc Liepājas simfoniskā orķestra sitam instrumentālistes Martas Kauliņas Pelnēnas lūguma. Koncerta izskaņā majestātiski un svinīgi izskan franču komponista Henri Tomazī liturģiskās fanfaras. Šis darbs pirmoreiz atskaņos 1947. gadā un kopš tā laika kļuvis par vienu no galvenajiem metāla pūšam instrumentu repertuāra stūrakmeņiem. Festivāls Rimbenieks ir ceļojums telpā, laikā un mūzikā, kas atklāj klausītājiem jaunas skaņu pasaules un rada neaizmirstamas emocijas. 4 gadu pastāvēšanas laikā festivāla augstvērtīgos koncertus apmeklējuši tūkstošiem klausītāju. Tas ir mūsu galvenais motivators, un tas ir arī galvenais attaisnojums, kāpēc novads investē līdzekļus, lai mēs varam braukt un spēlēt, jo kamēr būs cilvēki, tikmēr acīm redzot būs festivāls.